Oaklean X-Kids un X-Kids S soniskās zobu birstes. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Šodien aplūkosim jaunāko elektrisko zobu birstu no Oaklean. Kādēļ šī zobu birste nav nekas jauns, jo tā pamatā ir pārdošanai jau pieejamais X-Lite modelis, kuram vienkārši komplektā ielikta bērna galviņa, nomainīt krāsu un nosaukums. Dizainiski un tehniski abas zobu birstes ir identiskas, mainās tikai krāsa un komplektā pievienotā galviņa. Oakleanam jau ir viena bērnu zobu birste, ko tā arī sauc Oaklean Kids, bet tā ir paredzēta no 6 gadu vecuma, tad šī Oaklean X-Kids ir paredzēta vairāk tīņiem. X-Kids zobu birste pieejama divās krāsās – melnā vai rozā un divās komplektācijās ar ceļojumu futlāri vai bez. Zobu birstei ir 5 tīrīšanas režīmi un tās maksimālā jauda ir 72,000 kustību minūtē. Un arī šai zobu birstei ir USB-C uzlādes sistēma un gudrais taimers. Ik pēc 30 sekundēm zobu birste nedaudz savādāk novibrē, tādējādi paziņot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāstāv 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Taimers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Lai pilnībā uzlādētu zobu birsti, nepieciešams tikai 3 stundas, un pilnībā uzlādēt tā spēj darboties līdz 40 dienām. Arī šai zobu birstei ir krāsains ekrāns, taču tas nav skārienjūtīgs kā citiem Oaklean modeļiem. Visa vadība notiek ar vienu pogu. Paņemot zobu birsti rokās, tā automātiski ieslēdz ekrānu. Nospiežot pogu vēlreiz, tā uzreiz sāks tīrīt režīmā, kurš tika atstāts iepriekšējā reizē. Ja vēlaties režīmu mainīt, tad vēlreiz atkārtot jānospiež poga, līdz sasniedzat programmu, ar kuru vēlaties tīrīt zobus tālāk. Kad zobu birste jau ir darbojusies izvēlētajā režīmā aptuveni 3 sekundes, tad zobu birste nākamajā reizē atcerēsies jūsu izvēli un turpinās darboties šajā režīmā. Šajā brīdī šī poga darbojas jau kā pauzes poga. Ja vēlamies vēlāk nomainīt citu tīrīšanas režīmu, tad zobu birste ir jāieslēdz un jāatstāj mierā līdz nodzies tās ekrāns. Un tad atkārtot to ieslēdzot vēlreiz, ātri nospiežot ieslēgšanas pogu, varam mainīt citu tīrīšanas režīmu. Šis iespējams nav pats ērtākais režīmu mainīšanas veids, bet no pieredzes var teikt, ka lielākā daļa cilvēku izvēlas tikai vienu režīmu, kurš vislabāk patīk, un ikdienā arī izmanto to, līdz ar to režīmu maiņa nebūs nepieciešama. Zobu birstei komplektā nāk USB-C uzlādes vads, viena bērnu maiņas galviņa, un ja iegādāsieties X-Kids S komplektāciju, tad līdz būs arī ceļojuma futlārs. Zobu birste izdala aptuveni 53 decibels skaņas līmeni, kas ir vidējs rādītājs starp visām Oaklean zobu birstēm. Arī šai zobu birstei veicām mūsu testus. Trieciena testa laikā zobu birsti metām pret grīdu no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās. Ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobu birstes izkrišanu no rokām vai izlietnes. Zobu birste pēc visiem kritieniem turpina darboties teicami. Ūdens drošības testā zobu birste bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdēt un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikumu noņemšanas spējas, pirms zobu tīrīšanas izmantoju aplikumu detektoru tabletes, kas iekrāso zobu aplikumu spilgti violetā krāsā. Pēc zobu tīrīšanas var redzēt, ka viss aplikums ir noņemts. Ja tev liekas, ka šī zobu birste ir piemērota tev vai kādam citam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saiti, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājā.